šīs šķērslis Laivai 1. Siltajā laikā rīdzinieku atpūtas vietas un iespējas ir visdažādākās. Turklāt saucamajos treknajos gados iegādāto motorizēto ūdens transporta līdzekļu Rīgas ūdeņos kļuvis tik biezs, ka gribot negribot kādam jāpārbauda, vai kuģotāji maz saprot, kā pareizi uzvesties uz ūdens. Galu galā ezeros un upēs ir gana daudz peldētāju, kam saskriešanās ar motorlaivu var būt liktenīga. Policisti teica, ka vēl pirms dažiem gadiem situācija nebūtu nav bijusi iepriecinoša, tāpēc paveiktais rada zināmu gandarījumu. Tagad mēs panākam, ka kvalitāte ir daudz labāka un, principā, pārkāpumi tagad ir mazāk. Ir mainījies daudz, tagad cilvēki godprātīgi iegādājas makšķerēšanas licences, kārto mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadīšanas eksāmenus un reģistrē laivas, aprīko laivas ar glābšanas aprīkojumu nepieciešamo. Principā ievēro pārējos noteikumus. Labdien! Atšķirības policijā. Jā. Atšķirībā no ceļa policijas darbiniekiem, kas vienkārši kājām var pieiet pie autovadītāja un pārbaudīt dokumentus, šai patruļai ir svarīgi tik uzmanīgi piebraukt pie peldlīdzekļa, lai tam nepieskartos. Jo peldlīdzeklis var maksāt $500,000 un arī vairāk. Cilvēki ne visi ir apmierināti, kad viņus bremzē uz ūdens, pārbauda dokumentus, traucē atpūsties un tā tālāk. Un visi ir ļoti dažādi noskaņoti. Tāpēc, teiksim tā, bieži ir dzirdēt tādi izteikumi, kā uzmanīgāk mums laiva maksā tik, un ja kas tur nāksies jums atbildēt un tā tālāk. Galvenie darbi uz ūdens esot nevien dokumentu pārbauda, bet arī nelikumīgās piekrastes zvejas apkarošana. Tāpēc laivā vienmēr līdzi ir āķis ar pagaru virvi, kas palīdz noskaidrot, vai kāds krastā nav izmetis tīklus. Jā, tīkls ir. Zīvis arī. Nelikumīgais zvejas rīks tālāk tiek nodots valsts vides dienestam uz iznīcināšanu. Laivai 1 izņemts viens nelikumīgais zvejas rīks, tīkls aptuveni 30 metru garš. Turpat netālu no 30-metrīgā tīkla pļaviņā cieši aizmiguši zvilntā iespējamie saimnieki. Protams, tā kā ar tīklu rokā neviens nav pieķerts, par to sodīt nav iespējams. Taču gulošie puiši uzslējuši telti un sakūruši ugunskuru, par ko šajā gadījumā no soda neizbēgt, jo pilsētas teritorijā to darīt nav atļauts. Ja mēs redzam, kad mēs patrulējam uz ūdens, ja mēs redzam, ka kaut kas notiek krastā, mēs nevaram nereaģēt. Likuma noteiktajā kārtībā saucam administratīvu pārkāpumu izdarījušas personas pie atbildības. Puisim, kuru izdevies pamodināt pirmo, nākas gan apdzēst ugunskuru, gan sakopt savu atpūtas vietu, gan arī saņemt administratīvo sodu par pārkāpumiem. Protams, ekonomiskā situācija atstāja savu iespaidu visās jomās, tāpēc no ikdienas patruļām uz ūdens pašvaldības policija pārgājusi uz reidiem. Taču skaidrs, ka bez tiem iztikt nav iespējams, citādi te atsāksies anarhija. Turklāt patrulējot gan Aleksandram, gan viņa kolēģiem bieži vien nācies paralēli tiešajiem pienākumiem veikt arī glābēju darbus. Pērn kolēģi izglābuši vairākus slīkstošos, bet pirms 2 gadiem pats izglābis meiteni, kura nav spējusi pārpeldēt Daugavu.